tikmēr labākās epizodes no otrā puslaika. Lemberkungs, ja tomēr ir kāds spēlētājs Vēnspils komandā, kur jūs gribētu, varētu uzteikt, kurš tas būtu? Nu, Žants Pēners. Pēners, jā, un viņš mazliet nolūza, bet paldies Dievam, tomēr daudz maz izturēja. Es domāju, ka Mārim Golbim 15 punkti arī. Jā, bet viņš ar viņa pieredzi bija epizodes, kur man gribētos, ka viņš nospēlēja, es teikšu, gudrāk un savāktāk. Jā, tā. Bet viņš centās un tā faktiski to, ko mēs no viņa gaidījām, to viņš izdarīja. Es domāju, ka tomēr arī Butjankovs savu izdarīja. 12 punktus, 6 bumbas, jā. Viņš arī cīnījās, kā viņš varēja, jā. Es gribu tomēr Lomašu vai ne jauno, tāpēc, ka īsti nav mums tāda normāla otras saspēles vadītāji. Jaunais puisis cīnījās, bija kļūdas un tā, bet vismaz viņš tādā atbildīgā spēlē guva pieredzi un labi, kad treneris viņam arī laida laukumā, jā. Un arī 4 punktus guva, tā jau. Jā, var sakot, mans novēlējums Ventspilniekiem tā, lai neiznāk tā kā ar to ezi, jā, kas... Jā, tas nebūs pieklājīgi. Es gribēju pateikt anekdoti, bet tas ir interesants. To nākoši. Izslēgsim varbūt kameras un tādu anekdoti. Krauliņkungs, jūs no treneris kādu punktu panalizēt? Nē, trenera, te jau, jāliek Lembergs ir pat treneri. Domāju, tas ir pirmais, jo 97. gadā Lembergs atklājot zāli 100% sodiem. Kurš vēl ir no prezidentiem iemets? Bija tā? Žaketē. Cik tā bija? 10? Nē. Viens bija jāmet un to paši iemetīt. Redziet, kas pa lietam. Pareizi jau Lemberkungs saskaita. Niks 0, Vigins 5, no 5 punktiem viens bija trīnieks. Un Šeļakovs 0 pa 40 minūtēm, jūs piedodiet. Tā ir tāda greznība, ka vispār jautājumu nav. Un tā spēle jau beidzās, godīgi sakot, 25. minūtē. Jo visas tās maiņas Vefam, tās bija kvalitatīvāks, garāks un meistarīgāks soliņš.